Čau visiem, prieks redzēt, un man liekas tāds ieguvums, ka mēs varam sanākt tā kopā un viens otru iedrošināt. Man tie kādreiz bija vakari pie Daces un Ulda, kad es auklēju mazo Melisīti, tad viņi bija pavisam mazi, un es skatījos uz viņiem, es ļoti spilgti atceros 25 gadus. Es domāju, vat viņi zina, viņi saprot visu, viņi ir tas, uz ko es skatos, un kad es izaugšu liela kā pusaudzīt. Un es atceros tiešām, kaut kā tie cilvēki apkārt, kas mēs draudzē esam, mēs iedrošinām viens otru sapņot lieli, ticēt, uzdrīkstēties un to darīt tie cilvēki mums blakus. Un tā uzdrīkstēšanās man vienreiz sākās ar to, kad man viena pusauģa nometnē, viena kalpotāja pienāca un man teica, Rebeka, tu dalīsies ar vārdu un tu rakstīsi skaistas lietas. Un es tā kā skatījos, un viņi noteikti sajauca meitenes, tāpēc, kad man bija diezgan liels izaicinājums runāt, es domāju ātrāk nekā es runāju, es ļoti bieži norauju tās zilbes, un tad es sajūsminos un pārlecu domu, un, ziniet, kā tas notiek, ja? Un es domāju, nē. Man tik bieži mamma teica, Rebeka, pasaka vēlreiz. Es nesapratu, ko teica. Pasaka vēlreiz, un jūs zināt, kā man tas... Ja? Un tad man pasaka, kad Rebeka, tu dalīsies ar vārdu. Man liekas, nē, tie, kas dalās vārdu, tie ir visi ļoti spējīgi. Un tad rakstīt. Uzminiet, kurš gāja pārrakstīt nesekmīgu diktātu un uzrakstīja sliktāk. Es tiešām biju iemācījusies, man likās, nē. Un kaut kā satrauks kaut kas, un man kļūdas ir. Un šobrīd vēl joprojām. Bet es trenējos, mācos latviešu valodu, noteikti vairāk gribētu atkal latviešu valodas stundās būt, un vēl vairāk mācīties, bet tas ir kaut kas, ko es daru. Un ziniet, tagad ir pagājis laiks, un man ir maksimālists, un tas nav mans, tas ir mūsu komandas darbs, un tur ir meitenes, un ir cilvēki, kas palīdz arī izlabot to, ko es esmu sarakstījis, varbūt ne tik pareizi, bet tas ir kaut kas, kurā Dievs ļāva man, un ar ko es sāku arī izrakstīt kaut kādas sirds lietas, ko Dievs runā. Un man ir arī bijis iespēja runāt uz citiem, arī pusauģiem, dievkalpojumos un stāstīt. Un tas ir treniņš, tas ir smags darbs, un tas ir sevis pārvarēšana. Un, ziniet, ļoti bieži ir tā, ka mēs jautājam, kāpēc? Kāpēc es baidos? Kurš no jums baidās no kaut ko, vai ir sajūtis bailes kaut kādās situācijās? Es pēdējā laikā ļoti bieži, kāpēc? Un es ieraudzīju, ka citreiz tas ir kā tāds aizsarga mehānisms mums, tāpat kā, ka tu pie karsta pieliec savu ķermeni, ja, tad tev atraujies, jo ir karsts, un tavs ķermenis pasaka, neturi tur ilgi, tu apdedzinās, tu nodarīsi sev ļaunu. Un es ieraudzīju, ka bailes citreiz ir mūsos kā tāds labs signāls, kad man vajag darīt inventarizāciju savai sirdī, paskatīties, kāpēc es baidos. Ja Dievs mani uzrunā, saka, Rebeka, dari, radi kaut ko, viņš lika to vēlmi radīt, radi šo produktu, radi tos sapņus, ko es tev esmu licis sirsniņā, tev liekas, bet ko padomās? Un ja man būs atkal tā kļūda, un man nesanāks tik labi kā tam, un ja man tur nebūs, un tad tu jautā, kāpēc tu baidies no tā? Un es nonācu, es ļoti baidījos no tā, ko citi padomās, baidījos kļūdīties, un man bija grūti uzdrīkstēties, grūti kaut ko izdarīt. Bet ziniet, kas palīdz aizdzīt bailes, pārvarēt, uzdrīkstēties? Bībelē rakstvieta pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Kad saprot, ka Dievs ir ar tevi, ka viņš runās, ka tu strādājot, darot smagu darbu, paļaujoties, ejot kopā uz viņu, tu izdarīsi. Un tad pavisam viegli paliek, pavisam savādāk tu skaties uz to lietu un ļoti sasaucās ar to, ko arī Dace Rūla teica, ka tā paļāvība, tas Dievs, ka viņš tev pasaka, tevī iekšā tā sadraudzība ar Dievu, ka viņš pasaka, dari šitā. Un saprot, es darīšu. Varbūt es kļūdīšos, varbūt kaut kas, bet es zinu, ka Dievs būs ar mani kopā, un es iemācīšos, es izaugšu un es radīšu. Un ziniet, un tā radās arī maksimāls. Mēs sanācām, daram, ir kaut kas tāds iekšā, baigā pārliecība, daram, radam, veidojam, un mēs atsaucāmies,
Un tas darbs ar vien vairāk pieaug tādos apgriezienos. Un visinteresantākais bija, tur arī bija bildes no tādiem produktiem, un viens no ir šis maisiņš. Un tajā maisiņā ir teikts, dzīve notiek, kafija palīdz, bet Jēzus glābi. Un ziniet, tas teiciens radās divām meitenēm, vienkārši sēžot savā starpā, kaut ko smejoties, runājot, uzrakstīts. Pēc kāda laika Dievs iedod ideju, kā to uzlikt uz maisiņu. Un tagad tas jau ir kā tāds atpazīšanās simbols, ka citi iet, re, kur kristietis iet, jā. Re, kur ir tas, vai arī citas, man viena omīte teica, es nopirkšu, lai seju savu tirgu, un visi redz, ka Jēzus glābi. Mēs bijām tikko Ķīpsales izstādē, un cilvēki iet garām, viens pasmējās par to uzrakstu, viens tur paskatās, nofačēja pa kluso, kaut kāds akmentiņš ir iemests viņa sirdī, un viņš grib zināt vairāk. Un nākamais, nesenākais produkts, Word Love. Tātad krēklis, kur rakstuviet viena meitene vienkārši padalījās. Vienkārši viņai bija sirdī, viņa redzēja, kā tas ir. Pēc kāda laika mēs ieraugam, šito liekam uz krēklu, tas tik labi sasaucās, daram. Un mēs izlaižam krēklus, un tas bija diezgan liels ieguldījums priekš tā mūsu šī brīža apgrozījuma. Un vienkārši viņus izķer. Viņi pazūd, izmēra nav, un mēs vienkārši skatāmies, wow! Dievs, tu teici, uzdrīksties, ieguldies, dari, tas atnesīs. Un te ir tā paļāvība, tā pilnīgā mīlestība, kas aizvien bailes. Un ja tev ir kaut kādās lietās bailes, uzjautā, no kā tad es baidos? Dievs atklāja, no kā es baidos, kāpēc man ir tādas bailes. Bija pavisam smieklīgas bailes, un tās bija no suņiem. Iedomājieties, es eju mājās, es pārvācos uz tādu privātmāju rajonu, kur ir suņi Rīgā, tik daudz viņu tur nav. Un es eju, un es zinu, ka viņi ir aiz žogiem, pie siksnām piesieti, bet es saprotu, kad es skrienu mājās, jo man ir bail. Viņi ir eju, un es vienkārši skrienu mājās. Pusaudz, es jau vidusskolā mācījos, man likās, ko tu dari? Ko tu dari? Un es gāju, teicu vecākiem, kaut kas nav ritīgi, šitien kaut kas, kāpēc? Un es jautāju Dievam, kāpēc tādas bailes? Kāpēc mēs kopā lūdzām? Es sapratu, ka man bērnībā viena no omamītēm bija baidījuši, maigas suņi, tie trakie suņi, nē, jārā, tur tie trakie suņi. Tu atnes to Dievu priekšā, viņš palīdz, un pēc tam ziniet, kas notiek? Nākamreiz, kad tu nāc, tu lūdz Dievam palīdzību, un tu mēģini tās kājas, neskrien, viss ir labi, Dievs ir ar tevi. Un tas bija tikai no suņiem, bet, ziniet, bieži vien ejot uzstājoties kaut kur, ejot darot kaut ko, ejot pārkāpjot savai komforta zonai, uzdrīkstoties. Tas ir tā, ka trīc vēl tā kājiņa un tev ir jāpasaka, tu to vari, Dievs ir ar tevi, bet tu zini, ka viņš ir ar tevi. Paļaujies, viņš ir tev blakus, lūdz Dievam palīdzību, lūdz gudrību, bet atceries, ka arī kas ir tava motivācija. Kas ir tā motivācija, kāpēc tu gribi kaut ko radīt, kāpēc tu gribi uzdrīkstēties, izrādīties visiem, būt baigi visur, baigi foršais, vai tur, lai visi tā, vai arī darīt Dievu darbu. Jo tad, kad tu darīsi to, ko Dievs ir izlicis sirdī, viņš tev palīdzēs pārvarēt bailes, uzdrīkstēsies un turēs lielus, skaistus brīnumu darbus.